Grāmata Derek Hašem, autors Mašē Haim Lucāto, Ramhaļ. Mēs jau te vairākas reizes te runājam jau par kalpošanu, un vairāk stundas jau iet runa par tā saucamu tfilu. Tagad mēs apskatīsim tādu lietu, kad kāpēc vajag no rīta mazgāt rokas. Tātad ir ļoti svarīga lieta mazgāt rokas no rīta, un kā to izdarīt, un kāpēc tas nepieciešams ir, kas tam par iemeslu. Un te autors stāsta, ka naktī darbojas negatīvie spēki, tā saucamie ļaunie spēki, sitrāha svešvārdā. Un viņi darbojas pa visu pasauli, kur ir nakts. Un kalpošana visaugstajam sākās no rīta ar šo pateicību visaugstajam, ka visaugstais ir atgriezis dvēseli atpakaļ cilvēkā. Un vajag mazgāt rokas. Tātad, kad ceļās augšā cilvēks, tūlīt steidzās mazgāt rokas. Ja? Negatīvais darbojas naktī, šī sitrāha, ir ļaunums spēku un izplatās visur, kur vien var pieķerties. Tātad iespiežas visur kā tāda garīga substance. Un cilvēkam pa naktī te iesaka jāguļ mājā, ja, savā mājā un savā gultā. Ja. Visam savs laiks ir. Gan priekš labā, gan priekš ļaunā. Labais, tas nozīmē tuvoties visaugstajam. Un tas dod pozitīvā labā spēku un saucas kdušā, tā saucamais svētums. Tas ir visa labā sakne. Bet ļaunuma sakne arī ir šai pasaulē. Tas nozīmē attālināšanās no visaugstā. Un ļaunumam arī ir sakne, kas ļauj eksistēt ļaunumam šai pasaulē. Visaugstais radīja šo ļaunumu iespēju, šo sitrāha, šos ļaunos spēkus. Un tā ir īslaicīga, tā nav pastāvīga. Un viena no tā sastāvdaļām ir šī nakts. Šī nakts tumā, šī nakts tumsa. Un diena pozitīvais, tātad labais. Tumsas spēki naktī darbojas. Un vide šī negatīva izplatās visur pasaulē. Tur, kur tām nav pretestības, tātad, ielien, kā saka, visur, ja, kā tāda gāze, teiksim, kaut kur ielaiž, ja, kādā, teiksim, to uzskatām varētu tā iztēloties, ja, kā ielaiž kaut kādu, teiksim, gāzi, ja, kaut kādā telpā, viņi iespiežas visur, visās vietās tur, tātad. Tāds uzskatāms piemērs te. Izplatās visur pasaulē šie tumsas spēki. Tur, kur tiem nav pretestības, kur viņi var iet. Tātad visur, kur vien var iespiesties, ja. Un, ja ļaunums ir neierobežots šis negatīvais, tas pieķersies. Tātad pieķersies visās vietās. Viņš iespiedīsies un pieķersies. Bet to ierobežot var, izpildot Tóras likumus un mācoties pašu Tóru šo instrukciju, tātad kā to izdarīt. Un arī to darīt, tātad, teiksim, tas ir tā elementāri, ja, mācoties instrukciju un izpildot, ko instrukcija saka. Bet, ja cilvēks neiet uz labo, uz pozitīvo, ja, tad viņš automātiski krīt, tātad tā ir tā problēma. Pēc pirmā cilvēka pārkāpuma, ja, kad, ja neiet uz pozitīvo, tad krīt uz negatīvo automātiski. Kas nebija pirms šī pirmā pārkāpuma. Tā tad ir jādara pozitīvais, šis labais, ja savādāk. Ļaunums, ja šis negatīvais iespiedīsies dvēselē cilvēkam. Tāpēc visaugstais arī radīs atpūt naktī, ja. Un te saka autors, tāpēc naktī jāguļ, kamēr šis ļaunums darbojas spēcīgi uz mums, šis mīnus spēks, un viņam ir grūtāk pretoties. Tāpēc svarīgi naktī gulēt, un iet gulēt laikā, un gulēt līdz rītām, tātad šīs 8 stundas. Jo no rīta šim ļaunumam, šim negatīvajam atņem varu, tikko uzlec saulē, tad saulēkts, ja, šim negatīvajam tiek pilnībā atņemta vara. Ļaunuma šī negatīvā struktūra ir specifiska naktī,
Un tā ir pirmās nakts pusē, jo sevišķi spēcīga. Bet pusnaktī šī substance, šī ļaunā vara, ja, šī negatīvā vara, sāk samazināties. Tad ir arī savu, kā saka, tāda sistēma, pēc kā tas viss darbojas. Ļaunums nāk ar saulrietu un tumsu, kad zvaigznes uzlec. Tad šis nāk pakāpeniski. Un arī aiziet pakāpeniski, ja, pēc pusnakts. Ļaunām enerģijai ir daudz izpausmes, un tā virsotne izpaužas pusnaktī. Bet pēc pusnakts sāk šie ļaunumi, šī negatīva enerģija samazināties, un ļauj pozitīva enerģija pamazām atgriezties. Te ir autors piemin tādus mezikim, šos ļaunumu spēkus, ja, tātad šo struktūru visu, šo enerģiju. Un te aprakstīts, kā valdnieks Dāvids darīja, ja. Dāvids gulēja līdz pusnaktī, un viņš tāds ļoti, kā saka, tepat rakstīts, ka gulēja reizēm pat kājās stāvot, lai nezaudētu modrību, ja? Bet pusnaktī viņš cēlās un sāk kalpot visaugstākajam, šo kalpošanu veikt. Ja? Tātad viņam bija daudz pienākumu, viņam bija kā valdnieku pienākumu, ja? Nu, arī viņš kalpoja visaugstākajam, izpildīja visu, ko visaugstais bija caur Toru licis darīt. Tātad visus šos likumus. Un arī te tā piemina autors, kad ebreji, kad bija Ēģipte, Izraēla tauta, ja, arī pusnaktī sākās, taisni pusnaktī, ja, pēc pusnakts, Pesach laikā sākās šī ebreji atbrīvošana no Ēģiptes. Un tas bija dabīgs radīgs process, un mīnus darbojas pa nakti šis ļaunums, pats par sevi. Šis ir tāds dabīgs process iestādīts, ja, tā kā dabas likums tāds, neatkarīgi no cilvēka darbības, ja. Bet cilvēks var darīt labu naktī un ļauno dienā, ja, tātad arī, cilvēks viņam ir brīvā izvēle, viņš var dažādi, ja, kā saka, te viņš dara labu, te viņš dara ļaunu, ja. Tātad, kā autors te saka, cilvēks var darīt labu naktī, ja, un ļauno dienā. Bet apstākļi labāk priekš labiem darbiem ir dienā. Un naktī ir, kā saka, ļaunie darbi, kā saka, topā, ja. Un ļaunums, kā saka, ir, tāds vairāk spiedošs cilvēku. Tātad te jau, kā saka, kā dabā tas izpaužas arī, ja slimie slikti jūtas vakarā. Un no rīta vienmēr labāk jūtās cilvēks. Tātad, te iesaka, ja, ka vakarā, pēc šī saulrieta, ja, nav labi apmeklēt slimos, ja, jo slimais slikti jūtas, ja, viņš nav īpaši priecīgs, ka viņam tur kāds atnāk, ja, ka viņam tur jāpiespiežas, tur jārunā ar tiem apmeklētājiem, ja. Labāk tomēr pa dienu to apmeklēšanu darīt. Tāpēc ar ļaunumu vieta, ja, šī negatīvās enerģijas vieta ir naktī, neatkarīgi no cilvēka izvēles. Ja, tātad kā tāds dabas likums, tāpat kā gravitācijas likums, ja, darbojas, tāpat arī šis likums darbojas. Un šis ļaunums valda pats par sevi. Un cilvēks arī, kā saka, iesaistīts visā tajā, pēc šī pirmā pārkāpuma. Bet būs laiks, kad ļaunumu varu atņems. Un nāk šis pozitīvais, šī diena. Tātad šī diena salīdzināt tā kā trauku priekš labiem darbiem. Tumā, arī šī tumā, ja, šis grēka, kā saka, šī pārkāpuma, tāda substance arī naktī darbojas. Un tātad viss kopā, jā, šis negatīvais, un viņi nav redzami kā tāda. Bet dvēseli jūtas slikti, jā, tātad dvēseli pat jūtas slikti, tāpēc arī iesāk gulēt, jā, jo lai to, kā saka, neizjustu tā
kad atnāk nakts, tad šī negatīvā garīgā substance izplatās visur, kur vien nav pretestības. Tātad vēlreiz autors saka, cilvēkam jāguļ. Un šis negatīvais, šī negatīvā substance ieiet pašā cilvēkā iekšā. Tātad šī tumā ieiet cilvēka ķermenī. Nu, te jau kā te teica, cilvēka ķermenī paliek šīs viena sastāvdaļa nefeša naktī, bet roha un nešamā paceļās uz garīgām pasaulēm pie visaugstā. Un šī tumā, šī ļaunuma enerģija negatīvā, ienāk pa nakti šī cilvēka ķermenī. Ieņem vietu šī nešamā un roha vietā ieņem šo vietu. Tātad tas nav laba lieta, jo tur vairs nav pretestības, ir tikai nefešai cilvēkā paliek, kas atbild par cilvēku organismu funkcijām. Šī tumā ieiet cilvēku ķermenī. Un ja cilvēks ir sevišķi ļauns, tad jo vairāk tumā ieiet šai cilvēkā, tātad tas ir arī hierarhija, ja cilvēks ļaunāks, jo vairāk tumā ieiet. Šis viss nāk no jecerarā, no šī ļaunā iesākuma puses un no materialitātes puses. Jo cilvēks, kad guļ, nešamā aiziet, un tātad roha nešamā aiziet, un tātad saka, kad miegs tas ir 1/60 daļa no nāves. Tātad šis 1/60 daļa nāves ir miesā iekšā, pašā ķermenī. Un naktī šie negatīvie, šie mīnus spēki pielīp pie cilvēka, tad pieķeras cilvēkam un ienāk cilvēkā. Tātad ienāk, un paliek tur. Bet, iesākumā tas tā nebija, ka pirms cilvēks tika radīts, pirms pirmā pārkāpuma, un cilvēkam tika dot šis dzīvības koks, vajadzēja, kā saka, tur pieķerties. Tas būtu viss kā trauks dzīvībai, bet cilvēks tomēr pieķērās tam otrajam kokam, diemžēl. Un tāpēc ir šāda situācija. Un tāpēc arī šai naktī dzīvība aiziet, 1/60 daļa nāves ienāk cilvēkā un šī ļaunuma enerģija, jo, paliek tukšs, kā saka, trauks, kā saka šis cilvēka ķermenis. Ja šī dvēseles daļas aiziet naktī. Un procentuāli atnāk šī ļaunuma enerģija, šī negatīva enerģija tikpat daudz, cik tur bija šis svētums, no roha un nešamā puses. Tātad 50% pret 50, nāk atpakaļ. 50% aiziet no cilvēka šī svētuma puses, tikpat daudz ienāk šī ļaunuma puses cilvēkā. Te salīdzināts arī, ka tāpat, kad cilvēks nomirst, tad mirušais ir pats nešķīstākais objekts pasaulē. Saucas netīrības tēvs. Tā tad ienāk šī tumā, šī negatīva enerģija cilvēkā un paliek pavisam. Tātad tas ir tāpēc viņš saucas mirušais cilvēks, saucas netīrības tēvs. Cilvēks, kad guļ, tad arī, kā saka, skaitās kā 1/60 daļa nāvē, Bet tad, kad roha aiziet un nešamā aiziet, un paliek tikai nefeša, bet no rīta nešamā atgriežas atpakaļ. Un atpakaļ pie ķermeņa, pie miesas, arī roha atgriežas. Bet miesa bija mirusi 1/60 daļa procentuāli, Un tajā automātiski bija ienākusi šī tumā, šī garīgā netīrība dēļ miega. Un palielinājās tumā miesā, šī netīrība. Bet, kad nāk rīts, tad nāk atpakaļ šīs dvēseles daļas divas, roha nešamā. Un cilvēks pamostas pakāpeniski, nāk pakāpeniski dvēseles daļas atpakaļ, Tātad sākot ar galvu, līdz beigās izplatās šīs dvēseles daļas pa visu miesu.
Līdz beigās rokās un kājās, ja ieiet atpakaļ šīs dvēseles daļas. Nu, un tad attiecībā šī atkarībā, attiecīgi šī tumā aiziet no cilvēka, jo šīs dvēseles daļas spiež šo tumu ārā no cilvēka, šo ļauno enerģiju, ja? Un paliek šī ļauna enerģija vēl pašās beigās tikai rokās un kājās. Tātad rokas no rīta ir nešķīstas. Un tāpēc no rīta mazgā rokas, lai noņemtu šo negatīvo garu, ja šo ļaunam enerģiju, kas vēl palicis no cilvēka, ja pieķēries vēl. Tas ir tikai rokās iekšā. Jo rokas vairāk saistīts ar materialitāti, ar tumu. Un tāpēc tumā sakrājas rokās no paša rīta. Jo rokas tās ir aktīvākās mūsu ķermeņa daļas. Visaugstais deva rīcības plānu, lai attīrītos. Tātad tā ir uzraksta, ja, instrukcija, ko tad darīt ar šo lietu. Kas tā jādara no rīta ir. Nu, un tas viss jau notiek garīgais pasaulēs, ja, šī cīņa starp pozitīvo un negatīvo, ja. Nu, un šīs cīņas realitāte, ja, nolaižas uz mums, no šīm garīgām pasaulēm uz visu mūsu pasauli. Tad ir plāns, ja, darbībai, kas nāk no visaugstā, ja, ko darīt no rīta, lai apgaismot visu pasauli. Tātad pamodies no rīta, ja, tā tad ir nešķīstas rokas, tātad viņas ir jāmazgā. Nomazgā rokas, ja, nu te iesaka, ja, kad vajadzīgs ir vislabākais variants, ir, kad ir trauks ar ūdeni, ja, 2 metri no gultas, kad jau cilvēks ceļās augšā, ja, tad pirmais, nu kā saka, pienākums, ja šīs rokas nomazgāt, mazgā ar dzīvu ūdeni. 3 reizes lej uz katru roku. Tātad, nu, 3 reizes uz vienu roku, 3 reizes uz otru roku. Un šis rohrā, ja, šī ļaunā enerģija, rohrā, ļaunā enerģija, aiziet šīs 6 reizes mazgājot rokas. Tātad tas ir tā pirmā procedūra, ja, kas jāizdara no rīta. Bet, ja cilvēks naktī neguļ, ja, tā tad ir kādreiz gadās, ka neguļ, ja, tad tāpat iesaka mazgāt rokas. Jo negatīvais vienalga, nu, pats par sevi ienāk, pats no sevis cilvēkā. Nu, ne tik daudz, kad kā cilvēks guļ, bet nu, tomēr ienāk. Ne tik daudz procentuāli. Un arī, ja dienā cilvēks guļ tāpat pēc, nu, kā saka, kad pamostas, ja tāpat mazgā rokas. Un iesaka te nepieskārties, ja kamēr nav nomazgājis, nepieskārties rokai un ķermenim ir salkoņa. Jo, nu, ja vajag kaut kur nešķīstam pieskāries cilvēks, tad labāk lietot cimdus, ja, teiksim, kaut kādu mirušu peli izmest ārā, ja, no slazda, kur slazdā peli, ja pieskaras kaut kam nešķīstam, tad labāk lietot cimdus, un tad nevajag mazgāt, bet, nu, ja pieskāries, ja, tad arī vajag nomazgāt šīs rokas. Un šis ūdens ir saucās kā mikva, ja, saistīts ar šo attīrošo elementi, ja, kas var attīrīt cilvēku šīs ķermeņa daļas, šīs rokas, ja, tātad arī viss ķermeni no šī negatīvā. Mazgāja rokas arī pirms tfilā, vai arī, kad ir izgājis no nešķīstas vietas, nu, piemēram, toaletes, ja, vai arī pirms maizes ēšanas. Tātad ir daudz reizes, kā saka, ja svarīgi šo rituālo, kā saka, sevišķi 3 reizes katru roku nomazgāt, ja, svarīgi pirms šīm, kā saka, darbībām. Tāpēc tā caur šo roku mazgāšanu attīrās visa miesa un dvēsele. Tātad viss šis ļaunā enerģija iegājās ir rokās, ja, un tad, kad mēs to nomazgājam, ja, tad ir miesa arī attīrījusies pilnībā. Tā tad iesaka, ja, no rīta mazgājiet rokas, ja, un tad tikai pieskarēties kaut kam, ja, nu nedrīkst no rīta, kā saka, neiesaka, ja, kaut kur, nu, pamodies, ja, tur ķemmēm acis vai kaut ko citu dara, ja, labāk,
labāk tomēr uzreiz nomazgāt rokas, ja, un tad sāk kaut kur pieķerties, kaut ko darīt, ja. Tā arī viss pasaule attīrās, ja, un kalpot var visaugstajam sākt no rīta. Tātad arī šo kalpošanu var sākt pēc roku mazgāšanas un tfilu. Un iesaka arī te no rīta vajag tomēr iziet rīta tualeti, ja. Nu, kā saka, un tad sākt šo kalpošanu, ja, visu, tomēr nomazgāt rokas, ja, pēc šim tualetes apmeklējumu. Un te tāds padoms ir arī, ja, kad no rīta cilvēks, kā pamostas, tad saka visaugstajam paldies, ka tu atgriez man atpakaļ manu dvēseli, ja. Tātad pasaka paldies visaugstajam, tad otrais mazgā rokas, ja, un trešais tfilā. Tātad šādā secībā viss tas notiek no rīta. Paldies!